19 pēc kārtas. Get on the bus, Gustav! Jā. Kas to lai zina? What the actual fuck? Very nice! Ja jūs sakot jau mūsu logam kādu laiku, tad jūs zināt, kad es šobrīd atlaps no pēdas traumas. Un, ja jūs zināt, kāda eiforija, kad tu vari sākt skriet atkal, tik vienkārši lietas dzīvē, kā vienkārši varēt staigāt, skriet. Tas patiesībā nozīmē vairāk nekā mums liekas. Un, tam, ka mēs esam izgājis pēdējā laikā cauri, tas man tiešām ir ļāvis saprast to un novērtēt to, ka es atkal varu skriet. Jā, tā ir privilēģija. Ne visi to var darīt ikdienā. Mēģinu 19 pēc kārtas. Es varu labāk, man rekords ir 56. Tad turpinām mēģināt. Šodien pietiks, sāk jau sāpēt pēdas pirksgali, jo man visu laiku jākompensē. Es šobrīd vēl cenšos kompensēt to pēdas traumu, kas man vēl dzīst. Līdz ar to es visu laiku esmu nestabils un grūti samest daudz metienus pēc kārtas līdz ar to. Un arī tas, kad es apzinos to, ka es sevi filmēju, tas arī padara visu grūtāk. Es reiz lielāks spiediens pašam savu prātā uz to, ka ir jāiemet un nevar vienkārši fokusēties uz grozu tik viegli. Bet labi, laiks turpināt ar vlogu. Man liekas, ka jums basketbola daļa tik ļoti neinteresē kā vispārējais. Tā kā ceru, ka jūs turpināsiet skatīties. No. Look at that fire. Look at that heat. Hold on. You gotta bring that hell back up. Fuck. I fucked it up. Oh my god. Yeah, absolute fire. I see my own reflection, but that's cool. Hey, be Will. Yeah. Yeah. Out here in New Mexico. Ooh, yeah. Ooh, with the U.S. flag in the background. Oh, memories. Bro, you gonna have a good time doing this shit. Yeah. Yeah, that's what the viewers want to see. Fucking weird. He'll be like, that guy's weird every time he fucking shows up. Stunned on you, hoes, though. Bling bling, nigga. Hey, I like mango. I live on the mango. Hunter Cottle. How's it going? Chase, is that you? Very nice. Do you guys remember this guy from the Americans Try Latvia Streets video? What's the one I love that I need more of? The Latītis? The Latītis. Oh, Yeah. so good. Yeah. I need more. I do. I really do. Trains aboard. Get on the bus. What do you want from me? Get on the bus, Gustav. It's to Mexico, not Latvia. Into H, she's gonna get so mad. I'm gonna get on the bus because I'm in America. Oh yeah, look at those cats. Tikko pamodos un vakar īsti nebeidzu dienas vlogu, jo mēs bijām 9 stundas autobusā cauri Jaunmeksikas štatam.
Un, jā, es parādīšu, kā tā raistās. Te viss ir kalnos, bet jā, kā jau es teicu, mēs 9 stundas bijām vakarā autobusā un tad vēl vakarā treniņš un es biju diezgan nogurs. Bet jā, šodien ir spēles diena un tagad bišķiņ, tagad paskatīšos, ko var brokastīs dabūt šeit viesnīcā. Good morning, Chase. Try to play. Esmu atpakaļ savā istabā. Pat teļuki iet koledža basketbols un mums pašiem šodien spēle. Es jau, man liekas, to teicu iepriekš, bet es pats iespējams spēlēšu šodien. Droši vien daudz, jo pēdu diezgan vēl tā iefī ir, es nezinu, kā Latvijas izteikties. Vēl neesmu uz visiem 100%, bet pēdējā regulārā sezonas spēle un, protams, ka gribās spēlēt, bet jā, tad jau turpināt skatīties. Nu tā, esmu atceļojis mājās no kārtējā 9 stundu autobusu brauciena. Jā, diezgan neplānoti. Es nezināju to, bet es šķērsoju Meksikas robežu vakar. Kā jau jūs zinat, ASV šobrīd ir visādi ieceļošanas bani, jeb aizliegumi, un es parasti neņemu pasi līdzi visos savos izbraukumos, un es kaut kā neiedomājos, kad man to vajadzēja šajā braucienā, un mēs bijām Jaunmeksikā, mēs iebraucām Meksikā, un atpakaļ Amerikā, braucot atpakaļ uz Teksasu, un jā, braucot caur robežai bija robežas pārbaude, bet par laimi mūs neviens autobusā nekāp un mūs nepārbaudīja. Katru atsevišķi un bailīgs brīdis īstenībā. Par godu tam, kad es biju Meksikā diezgan neparedzēti, mēs piestājām degvielas uzpildes stācijā un tur bija tādi ļoti interesanti Cheetos meksikāņu variants. Kas to lai zina, kas tie tādi ir? Iečakojiet aizmugurē, viss spāniski laikam. Rakstīts, tā kā varētu būt diezgan interesanti. Kaut ko ļoti atgādina, kaut garšu vielu. Cheetos colmillos. Colmillos. Štādi te. Kas tā ir? Tā ir vistas pēda, kāja.
Kas tas tāds ir? Es nesaprotu, kas tā pa garšu, bet garšu ok. As. Tad bija reizes paņēmu kaut ko šādu, ko man ieteica komandas biedrs, kuram ir zināšanas meksikāņu saldumos. Nav jāspras, kas tas ir un kā to vispār patērēt. Kas tas tāds ir? Garšo pēc puvušiem āboliem. Kāds laikam nāk ārā šitā. Kā maltā gaļa. Maltā gaļa, kas garšo pēc puvušiem āboliem. Labi saldumi jums meksikāņi ir. Kaut kā tā. Tas bija tāds īsais variants izmēģinām meksikāņu saldums. Es droši vien aizīšu uz mājām vēl kaut ko, jo mums ar Baiviņu kopā jāapmēģina, jāuztaisa speciāla sērija par to, bet jā, es nepastāstīju, vakar nespēlēju spēlēt, mēs vinnējām, nebija jāsasteidzina man atgriešanās, mēs tūliņ mums sāksies izslēgšanas spēles, un tajās man būs iespēja uzspēlēt, būšu gatavāks, jo es tikai pirms atvērt nedēļas sāku skriet, un kaut kā tā. Es ceru, ka jums vlogs likās interesants, un es ceru, ka jums vlogs patika, un es ceru, ka jūs to noskatījāties līdz galam. Ja esat nonākuši līdz maniem 2 jautājumiem, es gribu, lai jūs komentāros ierakstāt, ko jūs parasti ēdat brokastīs. Jūs redzējāt, ko es ēdu brokastīs viesnīcā, un man interesē, kas jums visvairāk garšo brokastīs. Un otrs jautājums ir, kādus stereotipus jūs zināt par meksikāņiem? Man vakar bija diezgan interesanti, pat vienkārši braucot cauri viņu valstī. Bet jā, nebaidieties atstāt komentārus, dalīties ar mūsu video ar saviem draugiem, un paldies, ka esat ar mums. Peace! Hello? Hello? What the actual fuck? Čipču pakā. Kaut kas tam līdzīgs.